Cienījamie skatītāji, visi interesanti, prieks jūs atkal uzrunāt. Ir bez 10 minūtēm 3, un mēs turpinām tiešsaistes diskusiju zinātne pret Covid-19. Mani sauc Juris Steinbergs, un mums vēl ir 2 projekti apskatāmi valsts pētījumu programmas ietvaros. Un šī 3. sadaļa mūsu sarunā ir veltīta tautsaimniecībai un sabiedrības labklājībai. Tātad, cik mēs varējām tad to, kas attiecas uz tehniskiem risinājumiem, uz risinājumiem veselības aprūpē un konkrēti jau medicīnā, to mēs darījām pirms kāda brīža. Es aicinu visus arī uzdot jautājumus. Vienīgā platforma, kur to var darīt, ir slido.com. Pasākuma parole ir 1919. Tātad numurs, ar kuru mēs tur esam atrodami, ir 1919. Uzdodiet šos jautājumus. Iespēju robežās es centīšos arī runātājiem tos uzdot tiešsaistē. Ja nepaspēsim, tad darīsim to pēc pasākuma, un šie jautājumi tiks atbildēti, un tas būs publicēts pēc tam Latvijas Zinātņu padomes mājaslapā. Kā pirmo es aicinu tagad izteikties Innu Steinbuku, profesoru Innu Steinbuku, un projekts, kuru viņa vada, saucas Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītās krīzes. Steinbuks kundze, lūdzu. Paldies! Tik tiešām mūsu projekta nosaukums ir diezgan sarežģīts, un tāpēc es viņu apzīmētu ar īsu vārdu recovery LV, tā mēs viņu saucam. Recovery latviski nozīmē atveseļošanās. Un jāsaka, ekonomika, tāpat kā daži sasirgušie pacienti, ir arī Covid slima. Un daži ekonomikas sektori atrodas mākslīgā komā un veidojās diezgan liela atkarība no valsts atbalsta adatas, vai ne? Mēs sēžam tā kā uz tā valsts atbalsta adatas, un kā jebkura atkarība, ja viņa ir kroniska, tad tas var slikti beigties. Līdz ar to mūsu projekta mērķis ir sniegt priekšlikumus, kā tad mums izrauties no tā aburtā loka, tad, kad beigsies pandēmija. Diemžēl tā krīze mums ir ilgušies, bet jebkura gadījumā kaut kāda gaisma tuneļa galā jāredz, vai ne? Un kādi varētu būt sabiedrības ieguvumi no mūsu pētījumiem? Es jau minēju to valsts atbalsta nepieciešamību. Diemžēl šajā situācijā, kamēr mēs esam Covid slimi, cita iespēja atbalstīt ekonomiku nav, tikai sniegt atbalstu no vai no valsts budžeta, vai no vēlāk, un arī tagad no Eiropas Savienības fondiem. Projekta ietvaros esam izstrādājuši kritērijus, kādā veidā atbalstīt uzņēmumus, lai tas valsts atbalsts būtu efektīvi ieguldīts un nauda netiktu vienkārši izterēta un ierakta zemē. Lai izstrādātu kritērijiem, viens no galvenajiem virzieniem, tas bija Latvijas produktivitātes novērtējums. Un uzskatu, ka mēs to izdarījām laikā, jo tieši tagad valdība spriež par Eiropas Savienības atveseļošanas fondu sadali, un mūsu vēstījums ir, ja tas netiks ieguldīts uzņēmēju darbība, lai paaugstinātu produktivitāti, tad uz izrāvienu mēs nevaram cerēt vismaz tik ātri. Mums ir arī tāds produktivitātes ziņojuma atceres par digitalizācijas jomu, par e-komerciju, par inovācijām un arī par attālināto darbu ietekmi uz produktivitāti. Mūsu projekta termiņš ir pagarināts, un mēs tieši tagad saskaņojam vēl ar ekonomikas ministriju ļoti precīzi, kādi varētu būt mūsu praktiski pielietojumi. Ceru, ka ļoti drīz viņi arī būs pieejami sabiedrībai. Starptautiskas attīstības scenāriji arī dot tādu instrumentu mūsu ārpolitikas veidotājiem, ārlietu ministrijai, bet arī nozaru ministrijām par ekonomisko diplomātiju un tam līdzīgām lietām, jo mums ir jārēķinās ar to starptautisko kontekstu, kas varētu būt papildus drauds, papildus tai pandēmijas riskiem.
Un mēs arī izpētījām, kā lai nodrošinātu piegāžu ķēdes noturību. Nu, to, protams, nevar izdarīt visās tautsēmniecības nozarēs, bet atsevišķas nozares gan var, tas attiecās uz vietējo pārtiku. Tā mums arī ir ļoti praktiski priekšlikumi, kas jau tagad ir pozitīvi novērtēti vairākās ministrijas, zemkopības ministrija, veselības ministrija, tālāk. Un arī izstrādāti priekšlikumi, kā paaugstināt publiskās pārvaldes efektivitāti un kā pilnveidot tiesību sistēmu. Un runa ir par digitalizāciju, par to, lai nodrošinātu pakalpojumu uzņēmējiem un sabiedrībai pastarpināti ar videokonferencēm. Sakarā ar to, ka mūsu pētījuma atslēgvārds ir produktivitāte, es tomēr gribu, lai būtu nedaudz saprotamāks, kāpēc mēs par to runājam. Un kaut gan produktivitātes pieaugums vairāku gadu garumā Latvijā bija relatīvi liels, 4%, diemžēl, esam zemākā Eiropas galā ar to produktivitāti. Principā jāsaka, visa Eiropa runā par produktivitātes renesansi, kā atslēgu atveseļošanai, bet Latvijai situācija ir diezgan slikta, jo esam sasnieguši apmēram 50% no Eiropas vidējā līmenī. Ir arī citas problēmas, kas saistītas ar produktivitātes, piemēram, spēcīgi produktivitātes pieaugums tika novērots pakalpojumu jomā, bet tieši pakalpojumu nozares smagi cietušas Covid krīzē un izrāvīja noteikti nenodrošinās. Un tāpat laikā apstrādes rūpniecība situācija ar to produktivitāti ir sliktākā par tautsēmniecības vidē, un tieši tur ir jāinvestē. Tātad pozitīva ziņa ir tāda, ka dinamiskais IT nozares pakalpojumu eksports, tas jau ir labi, bet slikti ir tas, ka mums principā ir ļoti zems eksporta īpatsvars IKP un augsto tehnoloģiju produktu daļa eksportā ir ļoti zema. Un produktivitāte ir ļoti tieši saistīta ar inovācijām un investīcijām. Un kaut gan investīciju līmenīs Latvija tuvojās ES vidējiem līmenim, bet ir ļoti zemi ieguldījumi pētniecība un attīstība, un bez tādiem ieguldījumiem nevaram cerēt uz produktivitātes izrāvienu. Par galveniem rezultātiem vēlreiz gribu informēt. Pirmām kārtām mēs secinām, ka Latvijas uzņēmumu sagatavošanas krīzei ir vērtējama kā mērena, tad varēja būt labāk, bet varēja būt arī sliktāk. Mēs esam tādā viduvēja pozīcijā. Tātad mums ir piedāvāti ļoti precīzi kritēriji, kāda veida sniegt atbalstu uzņēmumiem, un kaut gan mēs zinām, ka tādu kritēriju ir daudz arī no Eiropas Savienības, ir daudzi kritēriji, ka, piemēram, jāinvestē tik daudz digitalizācijas transformācija, digitālā transformācija, tik daudz zaļā kursa nodrošināšana. Mūsu kritēriji, kas ir izstrādāti no produktivitātes viedokļa, tie veido papildus filtru, lai tas, kā es jau teicu, ka lai valsts atbalsts tiktu ieguldīts efektīvi. Tātad mēs esam arī izstrādājuši tādu vienotu platformu, lai veicinātu digitālo pakalpojumu pieejamību sabiedrībai. Un viens no pirmajiem mūsu priekšlikumiem bija faktiski ziņots jau 6. novembrī Baltijas parlamentārajā asamblējā. To mēs izstrādājam kopā ar Igaunijas un Lietuvas domnīcām. Un tādas rekomendācijas piedāvā politikas veidotājiem, kā labāk pārvarēt krīzi, kopā sadarbojoties un koordinējot sadarbību starp Baltijas valstīm. Man grūti teikt, vai mūsu rekomendācijas tiks pielietotas dzīvē, bet ļoti gribās cerēt. Un tie ir arī publicēti un pieejami. Un vēl ir daži priekšlikumi, kas ir veltīti pārtikas nozarei, un sakarā ar to, ka šeit atrodas arī mana kolēģe Irena Pilvere, es tiešām gribu dot tādu dažus vārdus, lai viņa prezentētu šo te slaidu. Irina? Labdien visiem! Es ceru, ka mani dzird.
Tātad par pārtikas sadaļu, kas bija viena no 7 darba uzdevumiem šajā recovery pētījumā, es gribu teikt, ka pārtikas nozare Latvijā ir ļoti svarīga nozare, jo tā dod apmēram 22% no eksporta un daudzus tūkstošus darba vietas laukos, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai pārtikas nozarē strādājušie uzņēmumi, un tie ir visa pārtikas ķēde no lauka līdz galdam, lai tie turpmāk šādas krīzes varētu pārvarēt pēc iespējas mazsāpīgāk, un lai, protams, pārtikas nozarē strādājušie uzņēmumi būtu noturīgāki pret šādām krīzēm. Tāpēc mēs secinājām pētījumā, ka šī noturība nākotnē ir atkarībā no sektora, un līdz ar to mēs visu pētījumu sadalījām 7 galvenajos pārtikas sektoros, kas ir atkarīgs galvenokārt no tā, kāds mums ir attiecīgajā sektorā pašnodrošinājuma līmenis. Tātad šie sektori pārtikas ķēdēs ļoti atšķirās, un, protams, nevar vienādā mērā attiecināt dažāda veida ieteikumus un pasākumus laukaugu sektorā, piemēram, kur mums ir ļoti augsts potenciāls eksportam, un šie uzņēmumi visātrāk spēj pārslēgties, lai nodrošinātu vietējo pārtiku un pašapgādi valstī, ja gluži robežas tiek slēgtas un šī pārtikas plūsma ir traucēta. Līdz ar to, protams, ir jāņem vērā šīs īpatnības katrā pārtikas sektorā. Un otrs ļoti lielais darbs, ko izdarīja Dārzkopības institūta zinātnieki, konstatējām, ka, protams, ka vietēji ražoti augļi, ogas un dārzeņi patērētājiem šobrīd ir apgrūtināta šī piegāde, jo, ja, teiksim, ābolus var nodrošināt 9 mēnešus tirgu, tad varbūt labāka situācija ir ar bietēm, kāpostiem, gurķiem, lokiem, bet ir, protams, ļoti daudz šie dārzkopības apakšsektori, kuros ir nepieciešams pagarināt šo laiku, kad mūsu iedzīvotāji var nopirkt veikalos, tirgos, vai kā citādāk šos vietēji ražotus augļus, ogas un dārzeņus. Un savukārt trešā lielā sadaļa mums bija tā, ka jau pavasara laikā pašvaldības saskārās ar grūtībām nodrošināt skolēnu ēdināšanu, jo nebija šādas vienotas koncepcijas, un tāpēc mūsu pārtikas tehnoloģijas fakultātes zinātnieki nāca klajā ar šo priekšlikumu izstrādāt zinātniski pamatotas pārtikas pakas 1. līdz 4. klases skolēniem, un, protams, kad šīs pakas tika pārbaudītas laboratorijas apstākļos, un līdz ar to ļoti konkrēti priekšlikumi. Paldies! Paldies, Irīne. Es nobeigumā tikai gribu pateikt, ka projekta strādā ļoti liela komandā, 80 zinātniekiem, un kā nobeigumā mums būs ne tikai praktiskie priekšlikumi, bet mums jau ir nopublicēti vairāki zinātniskie raksti ļoti prestižos izdevumos, un būs arī nopublicētas 2 monogrāfijas. Paldies par uzmanību. Paldies. Liels paldies profesorai Steinbukai un profesorai Pilvarei. Nu, redz, cienījamie mūsu diskusijas skatītāji, klausītāji, mēs esam šajā 3. sadaļā, kas ir veltīta sabiedrības, teiksim tā, jautājumiem, sociālajiem un vairāk vai mazāk humanitārajiem, zināmā mērā, protams, arī eksakti praktiskajiem jautājumiem, bet ko es no savas puses gribu piemetināt, ka šiem projektiem ir ļoti liels tas izaicinājums bijis, manuprāt, jo brīdī, kad viss sākās apmēram pirms gada pasaulē šī pandēmija, tad prognozēt, kā tas viss attīstīsies, bija praktiski neiespējami. Biologam tajā ziņā ir daudz vienkāršāk. Nāk nepazīstams, vairāk vai mazāk pazīstams, drusku nepazīstams vīrus. Mēs zinām, ko ar viņu darīt. Mēs viņu noķersim, mēs viņu izolēsim, mēs viņu sekvenēsim, sapratīsim, ar ko mums ir darīšana, un tad domāsim, kā mēs ar to cīnīsimies. Bet kā notiks dažādi procesi sabiedrībā, tas tajā brīdī absolūti man nebija skaidrs. Pareizi Steinbukas kundze, es domāju. Man liekas, ka... Protams, un arī tagad ne tikai sabiedrībā, bet, piemēram, ar ekonomiku tagad labākie starptautiskie prāti veido un pārveido prognozes un scenārijus. Mēs arī darām to pašu. Un arī mūsu pētījuma izstrādāti
izstrādāts 2 scenāriji, ekonomiskās attīstības scenāriji, tāds trenda scenārijs un pātrināts attīstības scenārijs. Ja mums izdosies to produktivitāti paaugstināt un attiecīgi arī konkurētspēju, tādā gadījumā mēs varam cerēt uz lielāku izaugsmi, uz lielāku labklājību, uz lielākiem budžeta ieņēmumiem un arī izdevumiem, vai ne? Un 22. gadā pēc mūsu aprēķiniem tādā veiksmīgā scenārija mēs varam jau mūsu pieauguma tempi varētu tuvoties 5%. Jā, tagad izteikt kaut kādas prognozes, tas man liekas ir visai drosmīgi, maigi izsakoties. Mums ir nākamais projekts, kurš vēl ir jāapskata šajā sadaļā, un tas saucas Dzīve ar Covid-19. Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē. Projekta vadītāja ir Alise Tīfentāle. Ar lielu prieku dodu doktorai Tīfentālei vārdu tagad, lūdzu. Jā, labdien! Paldies! Tā, ekrāns ir redzams. Cerams, ir redzams, jā, viss kārtībā. Paldies! Labdien vēlreiz! Projekts Dzīve ar Covid ir sociālo zinātņu projekts, un tā kopējais mērķis bija izvērtēt, kā dažādi sabiedrības segmenti pārdzīvo Covid krīzi un sagatavot priekšlikumus lēmumu pieņēmējiem turpmākās rīcības plānošanai. Projekta Dzīve ar Covid galvenās 6 tēmas ietver vispirms vispārēju izvērtējumu par krīzes sociālo un ekonomisko ietekmi uz dažādām sabiedrības grupām, un tad padziļināti pievēršas pārējai uz attālināto darbu, krīzes psiholoģiskajai ietekmei uz ģimenēm, dezinformācijas izplatībai, valdības komunikācijai un pārējai uz attālināto izglītību. Šeit pavisam īsi pārskats par projekta īstenotājiem. Tātad projekta īstenošanā piedalās 88 zinātnieki no 5 partneru institūcijām. Rīgas Stradiņu universitāte ir vadošā institūcija un piedalās kolēģi no Latvijas universitātes, Vidzemes augstskolas, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas un elektronikas un datorzinātņu institūts. Un pavisam tādam īsam ieskatam, kas ir šī projekta, par projekta rezultātiem skaitļos, ir tātad projekta ietvaros top 11 ziņojumu lēmumu pieņēmējiem, top 29 zinātniskās publikācijas, 15 referāti, ir izstrādāti 3 brīvpieejas IT rīka pētniecībai. Līdz šim brīdim jau notikuši 24 publiski semināri, webināri un video lekcijas, un dažādos medijos publicētas 28 intervijas ar zinātniekiem, kurās viņi skaidro savus pētījumus. Un gribētu norādīt, ka informācija par visām šīm aktivitātēm, jo mēs, protams, nepaspēsim tam visam pieskarties šajās 5 minūtēs, ka informācija par visiem šiem rezultātiem ir brīvi pieejama projekta mājaslapā. Adrese tātad ir redzama šeit un arī būs redzama nākamajos slaidos, tā kā aicinām visus interesantus tur to apmeklēt un iegūt vairāk informāciju. Pavisam īsts ieskats dažos projekta galvenajos secinājumos. Tātad zinātnieki novēroja, ka Covid krīze skāra dažādas sabiedrības grupas atšķirīgi un, piemēram, ka vislielākās izmaiņas dzīvesveidā un ienākumos piedzīvoja nodarbinātie un ģimenes ar bērniem, bet no visām sociāla-demografiskām grupām tieši sievietes ir iznesušas vislielāko papildu slogu, kas saistīts gan ar pārēju un uz attālināto izglītību bērniem, gan pārēju uz attālināto izglītību viņu bērniem, gan attālināto darbu. Tātad šis viens sociāla-demografiskais segments parādījās kā ļoti būtisks vairākos pētījumos, tātad tam būtu jāpievērš uzmanība, kā šo nevienlīdzību risināt. Piemēram, ienākumi visbūtiskāk ir samazinājušies tajās mājsaimniecībās, kurās ir 3 vai vairāk cilvēku, to skaitā ģimenēm ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, kā arī iedzīvotājiem, kuriem jau tā bija zemi vai vidēji zemi ienākumi. Un ierobežojuma laikā būtiski mazinājās iespējas saņemt sociālos pakalpojumus, kas bija īpaši svarīgi senioriem un bērniem ar speciālām aprūpes vajadzībām, un tas arī radīja papildu slogu ģimenēm.
Valdības piešķirtajiem pabalstiem ir bijusi ļoti liela nozīme krīzes situācijā, taču zinātnieki novēroja, ka pabalstu piešķiršanas taisnīgumu Latvijas iedzīvotāji vērtē pretrunīgi. Un šeit atslēgvārds ir vērtē. Tas nozīmē, ka pabalstu piešķiršana pati par sevi var būt taisnīga, bet ne visām sabiedrības grupām ir bijis pietiekami izskaidrots, nav bijis pietiekami skaidrs, kam un kāpēc kādi pabalsti pienākas un kā tiem pieteikties. Tāpat pētījums parādīja arī dažus pozitīvos aspektus, piemēram, ka Latvijas sabiedrība ir principā gatava pašorganizēties un brīvprātīgi sniegt atbalstu krīzes īpaši smagi skartajiem. Tātad ieguldot brīvprātīgo darbu bez atlīdzības, bet atbalsta mehānismu trūkums ir kavējis šādām brīvprātīgo kustībām attīstīties plašāk. Tāpat zinātnieki novēroja, ka ir nepieciešams lielāks darba devēju atbalsts nodarbinātajiem attiecībā uz attālinātā darba organizēšanu. Un arī atsevišķi izglītības pētījumos zinātnieki novēroja, ka skolotāji, tāpat kā vecāki, nebija pilnībā gatavi pārējai uz attālināto mācību darbu, un tāpēc ir jāveic pedagogu sagatavošana un jāatvēl arī adekvāti resursi. Un par dezinformāciju arī zinātnieki vērtē, ka kopumā dezinformācijas līmenis Latvijā ir visai zems, bet joprojām ir 1/3 iedzīvotāju no aptauju rezultātiem joprojām tic, ka, piemēram, Covid ir izdevīgs politiķiem vai arī kāds manipulē ar Covid nāves gadījumu statistiku, tātad dažādām baumām un dezinformācijai. Un pavisam īsi daži piemēri, kā pētījumu rezultāti jau tiek praktiski izmantoti un ir praktiski pieejami dažādām iedzīvotāju grupām. Piemēram, darba devējiem un nodarbinātajiem ir izstrādāti ieteikumi, kā veidot drošu darba vidi, praktiski padomi, kā pareizi iekārtot mājas biroju attālinātā darba veikšanai. Pedagogiem ir izstrādāti ieteikumi digitālo prasmju pilnveidē, kā arī izglītības nozares profesionāļiem ir sagatavotas vadlīnijas attālināto kursu izveidē. Savukārt komunikācijas profesionāļiem ir sagatavoti ieteikumi par komunikāciju, kā labāk komunicēt ar Covid saistītās ziņas, ieteikumi par sabiedrības mediju pratības paaugstināšanu, veicināšanu. Un, piemēram, ļoti plašai iedzīvotāju grupai studentiem, pedagogiem, žurnālistiem, politologiem, citiem mediju profesionāļiem ir sagatavoti 3 IT rīki politiķu un sabiedrības komunikācijas izvērtēšanai, kā arī sagatavots dezinformācijas izvērtējums. Un pavisam īsi pašā noslēgumā pavisam pāris vārdus pateikt arī par to, kā visi pārējie pētījuma rezultāti nonāks pie konkrētām iedzīvotāju grupām tādā ideālā gadījumā. Tātad zinātnieki veic pētījumus un izklāsta to rezultātus ziņojumos. Un tos tad tālāk saņem valsts pārvaldes institūcijas, kā piemēram mūsu projektā Valsts kanceleja un Izglītības un zinātnes ministrija. Un tālāk šīs institūcijas izmanto zinātnieku ieteikumus, lai pieņemtu tādus lēmumus, kas tiešā veidā ietekmēs un uzlabos dažādu sabiedrības grupu dzīvi un darbu. Tātad tas īsumā viss šobrīd. Paldies par uzmanību. Paldies, liels paldies Tīfentāls kundzei. Vai jūs, Tīfentāls kundze, pamanījāt vienu jociņu pēdējā laikā cirkulējošu internetā par tēmu, kuru tieši jūs tikko apskatījāt, un pirms tam arī Steinbuks kundze? Jociņš bija tāds, ka ja jūs domājat, ka tagad ir slikti, tad padomājiet par to, ka pēc pārdesmit gadiem valsti vadīs tie, kurus šobrīd mājmācībā un tālmācībā apmāca alkoholiķi. Tam varētu zināmā mērā piekrist vispārējās atmosfēras kontekstā, es tā domāju, bet arī es gribētu norādīt uz to, ka šie projekti ir virzīti uz to, lai šādus riskus tomēr mazinātu. Vēl es gribu piebilst, ka šim projektam tikko apskatītajam gan ir brīnišķīga mājaslapa, RSU mājaslapā, kā projekts viņa ir atrodama. Un visiem tiem skeptiķiem un noliedzējiem, kas domā, ka tas viss ir
maigi izsakoties tā un šitā aiziet un paskatieties. RSU mājaslapā nepaslinkojiet un papētiet, kas šī projekta ietvaros ir izdarīts. Mums vēl ir kāds brīdis, lai mēs varētu apspriesties, padiskutēt. Mums ir pievienojusies, es ļoti ceru, joprojām izglītības ministre Ilga Šuplinska mūs dzird un redz. Tāpat vajadzētu būt ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniekam Raimondam Aleksējenko kungam. Tāpat arī zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts. Es ceru, ka mūs... Jā, brīnišķīgi. Guntis Vilnītis, Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes ģenerāldirektors, arī mums ir pievienojies jauki, un valsts kancelējas strateģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītāja Daiga Holma, kurai tad es pirmajai arī gribētu uzdot jautājumu. Holmas kundze, ja jūs esat, jā? Jā, labdien! Es gribēju jautāt, tur bija tāds brīnišķīgs slaids par to, ka dezinformācijas kopējais līmenis ir zems sabiedrībā, bet trešdaļa iedzīvotāju tic, ka viss tas pandēmijas haoss ir izdevīgs kaut kādiem politiķiem un tiek manipulēts ar statistiku, lai iedvestu iedzīvotājos vēl papildus kaut kādas bailes un tā tālāk. Kā jūs skaidrot šādu fenomenu un kā ar to cīnīties? Labdien visiem! Es gribētu teikt, ka tas ir ļoti populārs dezinformācijas mīts. Tas nav tikai Latvijā, bet arī ļoti daudzās plašās pasaules valstīs tiek izmantots šis arguments, ka pandēmija ir izdomāta, statistika ir safabricēta, ka mirušo skaits patiesībā ir daudz mazāks un cits. Un te mēs kā valsts iestādes reizēm arī grēkojam, nespējot nodrošināt pietiekami ātru un efektīvu skaidrojumu. Ja mēs ņemam, teiksim, par to mirušo skaitu no Covid vai ar Covid, mums pagāja diezgan ilgs laiks, kamēr mēs ļoti precīzi varējām pateikt, jā, tie cilvēki, ko SPKC dod kā statistiku katru dienu, tie ir miruši, kuriem ir bijis Covid, ja, bet tad ir arī citi cipari, ja, kur vēlāk ārsti izskata cilvēku miršanas iemeslus, un tur tie cipari atšķirās. Un tās ir tās lietas, man liekas, ko pretēji uzskatu cilvēki ātri un efektīvi izmanto. Un vienīgais veids, ko mēs varam darīt, ir paši šo problēmu ātri apjaust, saorganizēt procesus tā, gan tos procesus, kas atļauj mums pieņemt šos te lēmumus un arī pareizo statistiku sniegt, gan arī attiecīgi viņus arī nokomunicēt. Man būtu jautājums tagad Eglīta kungam. Tur tika minēti šie 7 identificētie riski galvenajos pārtikas sektoros un piegādes ķēdēs. Vai jums ir kas par to komentējams un piebilstams? Un otrs mans jautājums, es domāju vēl, kam to adresēt, tas, ka vispār tiek pievērsta uzmanība šīm pārtikas pakām un pārtikas pieejamībai, vai tas ir saistīts ar to, ka tiek modelēti scenāriji, ka vispār aizklapē visu tā ciet, ka nav pilnīgi nekādu iespēju saņemt pārtiku no ārvalstīm. Bet Eglīta kungam tas pirmais jautājums par šiem riskiem. Jā, ir jāsaka tā, ka vispār es gribu sākt ar to, kad es ļoti augstu novērtēju šo paveikto darbu. Gan saistībā ar šīm pārtikas pakām, un mazliet vēlāk es arī paskaidrošu, kāpēc es tieši par tām pārtikas pakām arī sāku runāt. Bet, ja mēs runājam par šīm pārtikas piegādes ķēdēm, skaidrs, ka šāda pētījuma Latvijā līdz šim nebija bijis. Un neviens īsti to situāciju, kāda ir šajā Latvijas pārtikas tirgu, neviens tā iepriekš nebija izpētījis. Un te man ir jāsaka milzīgs paldies Šuplinskas kundzei par to, ka šāds pētījums guva atbalstu, un viņam bija iespējams arī, bija iespējams viņu, tā teikt, realizēt. Ir skaidrs, ka
tad bija dažādi pētījumā tie secinājumi. Viens ir skaidrs, ka cilvēki šajā laikā pievērsa īpašu uzmanību augu izcelsmes izēvielām, kurām piedmīt pretvīrusu īpatnības un, tā skaitā smilšēkšs un viss pārējais, un tas parādīja tās mūsu, iepirkšanās īpatnības un spēju arī tirgumu nodrošināt šīs visas lietas. Vai mums ir pietiekami daudz izaudzēti šie līdzekļi, kas palīdz cīnīties ar vīrusiem, vai viņi nav? Iejaukties. Vai drīkst iejaukties ar papildu jautājumu? Jūs piesaucāt smilcērkšķus tikko, bet es te skatos sociālajos tīklos smilcērkšķu audzētāji ceļ tracis par to, ka viņiem biznesis iet pilnībā pa pieskaru, tāpēc, ka ir ierobežojumi. Viņi nevar to savu produkciju nekur vairs norealizēt. Mums ir jāsaka, tad man ir jāuzdod jums pretī jautājums, par kuru produkciju jūs runājat, jo, ja runā par sulu, tad pārtika ir bijusi pieejama veikalā visu laiku. Ja mēs runājam par smilšķēršķu, un smilšķēršķis ir tas produkts, ko lieto arī krēmos un visur citur, mums tad jāprecizē, par ko tieši mēs runājam. Bet tā būtiskākā lieta, ko es gribēju no savas puses uzsvērt, kur bija šī reakcija bija ārkārtīgi pretrunīga, un te es pieskaršos tam, ar ko es sāku. Arī es esmu tēvs audzēknim 1. klasē, un, lai cik smieklīgi nebūtu, tad mans bērns arī savā šajā pārtikas pakā saņēma dažādus produktus, no kuriem, es minēšu tikai 2. Es minēšu kilograms griķu, kas bija izbaramais kilograms griķu. Un tas, kas man radīja vislielāko jautājumu, bija lasis savā sulā. Acīm redzot, tie, kas bija komplektējuši šo pārtikas paku, viņi nebija iepazinušies ar mūsu šo Latvijas Lauksaimniecības universitātes veikto pētījumu, un nebija ņēmuši vienu faktoru vērā, ka šīm pakām būtu jābūt tādām, kuras skolēns var pagatavot pats. Un, ja man ir jāpastāsta, apmēram kāds ir 6-gadīgs bērns, kas iet 1. klasē, kad viņam jau šī skola ir kaut kas pavisam jauns, un tajā brīdī, ja viņam ir jāsastopās ar tādām lietām, ko viņš nemāk iepriekš uztaisīt, un kur bez pieauguša cilvēka palīdzības nevar to izdarīt, tad ir ļoti, ļoti bēdīgi, jo tas bērns paliek neēdis, un tā pārtikas paka aiziet ģimenei, tā tīri rezervēs. Tāpēc es aicinu visus pašvaldību pārstāvis, kas nodarbojās ar šo pārtikas paku komplektēšanu, izlasiet to pētījumu, un tā lieta, par ko sabiedrība ļoti smējās, tā lieta patiesībā ir tā būtiskākā, jo mēs ar šo pētījumu ko izdarījām? Mēs pārbaudījām, kas aug Latvijā, ko mēs varam paši sev nodrošināt, ko mēs varam ielikt tajā pārtikas pakā, ko tas 6 vai 7 gadīgais bērns pats var uztaisīt, un lai nebūtu lai būtu lai būtu pat priekš 6-gadīga bērna, skaidrs bija klāt arī recepte. Un tad šīs lašu konzervbuņģes bez iespējas 6-gadīgam bērnam pašam viņu atvērt nebūtu tādās pakās. Paldies! Paldies Eglīta kungam, un es tagad gribētu vērsties pie ekonomikas ministrijas pārstāvja Aleksejenko kunga un atgriezties pie tā jautājuma par Latvijas produktivitāti un dažādām iespējām manipulēt ar produktivitāti tagad pandēmijas apstākļos. No tā, ko jūs dzirdējāt šajos abos 2 projektos, kas ir tas, kas jums būtu izcelšanas vērts un praksē pielietojams? Jā, ar šiem pētījumiem man ir bijis tas lielais gods un iespēja iepazīties arī pirms tam jau. Viss, kas ir saistīts ar produktivitāti, un tur arī man ir jāsaka milzīgs paldies visai komandai, kas pie tās produktivitātes ir strādājis, jo tieši tāpat kā arī lauksaimniecībā, arī mūsu jomā ekonomiskā politika līdz šim tāda masīva pētījuma par to, zinātniska pētījuma, par to, kādā veidā produktivitāti veicināt nav bijis. Bijuši atsevišķi noteikti doktora darbi, bet tāds liels un jaudīgāko zinātnieku darbs līdz šim nav bijis.
Un rezultāts ir fantastisks tieši tā iemesla dēļ, ka šobrīd mums ir 3 politikas dokumenti, tādas politikas uz diezgan ilgu termiņu, kurš šis dokuments jau ir ietekmējis. Pirmais, tas ir saistīts ar nacionālo industriālo politiku, un tur visi tie priekšlikumi, kas nāk no pētījuma, kas ir saistīti ar to, kad ir zinātniski pamatots, kādā veidā un kurā vietā ir jāiegulda inovācijās šī valsts finansējums, kā veicināt digitalizāciju, kā strādāt ar cilvēku resursu attīstību, un kā arī domāt par infrastruktūras attīstību Latvijā. Šie te ir ņemti vērā un arī šo politiku mēs veidojam tādā veidā. Ļoti svarīgs faktors ir arī tas, ka šobrīd ļoti aktīvi notiek darbs pie Eiropas Savienības finansējuma piesaistes tieši no fondiem, kas ir paredzēti pēc Covid atlapšanai. Un arī šajās sadaļās mēs viņu izmantojam gan kā savu to kompetenci jomu prioritāšu noteikšanu. Un atkal šeit pat mēs atgriežamies pie tā, kad ir milzīgs uzsvars jāliek uz inovācijām un uz digitalizāciju un cilvēku resursu attīstību un kādā veidā. Bet arī šos kritērijus mēs izmantojam, lai varētu vērtēt citu ministriju priekšlikumus par to, kuros virzienos arī infrastruktūrā šī nauda ir jāieliek. Un pēdējais arī tagad dokuments, kas ir apstiprināts ministru kabinetā, ir saistīts ar šī gada ļoti īstermiņu, 21. gada stratēģiju, kā sadzīvot ar Covidu un kā ar Covidu pārdzīvot. Tad attiecīgi arī šajā te dokumentā mērķi un rīcības ir ļoti cieši izrietošas no tā, kas šajā pētījumā ir atspoguļots. Kas bija ļoti svarīgi, man jau pieminētie kritēriji, kas ir pētījumā atrunāti, tas tie ir kādā veidā atlasīt nevis vairs politikas virzienus, bet konkrētus projektus. Un arī šeit ir bijusi ļoti plaša tāda praktiska pieeja Latvijas Republikā līdz šim, bet zinātniski pamatotus kritērijus, kur mēs esam apskatījuši arī tādas jaunākās ekonomiskās tendences un uz ko vajadzētu skatīties, līdz šim nav bijis. Un tas arī papildina to projektu komplektu, kas ir vajadzīgs, lai atlasītu projektus. Un pēdējais, kas arī ir absolūti nepieciešama sadaļa visā šajā stāstā par uzņēmumiem un par produktivitātes palielināšanu Latvijā, ļoti svarīgi uzzīmēt arī scenārijus, kā ekonomika var attīstīties, ne tikai pasakot kādos virzienos, bet arī kas ar ekonomiku notiks turpmākajos gados un kā mēs beidzot varam panākt tādā saprātīgā termiņā panākt Eiropas Savienības rādītājus. Un arī šis ir ļoti izmantojams arī turpmāk, ne tikai šajos politikas dokumentos, bet arī strādājot ar nākamajiem pasākumiem, ar politikām daudzās citās jomās, kur ir tiek skārta ekonomikas attīstība. Šie scenāriji iedod ļoti labu tādu atskaites punktu, lai varētu novērtēt, kas būtu darāms tālāk un kas nebūtu darāms. Piemēram, ja mēs skatāmies uz visu šo attīstības virzienu tālāk, tad pilnīgi skaidrs, ka šie scenāriji iezīmē, ka bez šiem te dārgākajiem eksportā vērstajiem produktiem Latvijas ekonomika attīstīties nevar un attiecīgi plānojot atbalsta mehānismus ir jāplāno, lai atbalstītu tieši šādus eksportējošus Latvijas uzņēmumus, kuri var pārdot arvien dārgākus un dārgākus produktus, vērtīgākus un vērtīgākus produktus pasaules tirgu. Lielas paldies komandai! Jā, paldies jums par viedokli. Vilnīša kungs, man jums ir pavisam īsi jādod vārds par to, kāds ir lauksaimnieku skatījums uz apskatītajām tēmām, bet patiešām jums ir burtiski 2 minūtes maksimums. Ļoti centīšos un sākšu ar to, ar ko savā prezentāciju noslēdz Steinbuks kundze, kad viņa cer, kad rekomendācijas pielietos dzīvē. Šajā brīdī sabiedrībā mēs dzirdam un atziņas arī no politiķiem un pārējiem ir tādas, kad zinātnē balstītai ekonomikai būtu jābūt tas, kas, teiksim, tālāk virza mūsu tautsēmniecību. Zemnieki uzņēmēji ir ļoti pateicīgi šiem pētījumiem, jo viņi uzskata, kad šīs būs vadlīnijas gan politikas veidotājiem, gan publisko iepirkumu veicējiem, gan atbalsta finansējumu piešķīrējiem un sabiedrībai. Tajā ziņā, kad bieži vien ir tāda neizpratne, kāpēc tiem zemniekiem atkal vajag, bet šīs vadlīnijas uzrāda to, kuros virzienos būtu jāpapildina atbalsts zemniekiem, pārtiks ražotājiem. Un vēl būtiskāk vai tikpat būtiski ir arī tas, kad
apstiprinot šīs pakas skolās, tas ir tāds garants zemniekam, ražotājam, un arī redzot šīs visas pētījumus, kāds būs tas pieprasījums pēc viņa produkcijas, kad zemnieks var plānot jau savu ražošanu, jo viņš redz, kad ir un būs pieprasījums. Iekļāvos. Liels jums paldies. Šuplinskas kundze, mums ir tā, ka pulkstenis ir 3:30 šobrīd un mums jābeidz, bet jums es gribētu lūgt teikt dažus tādus kopā savelkošos vārdus ne tikai par šiem diviem tikko apskatītajiem projektiem, bet par šo valsts pētījumu programmu kopumā, jo cilvēki, kas skatos arī slido.com, interesējās par to, vai šie pētījumi tiks turpināti, labi redzot, ka viņi ir tādā šobrīd ne līdz galam pabeigtā stāvoklī. Ja tiks turpināti, no kurienes finansējums šiem esošajiem projektiem, kāds seko vai sekos, un ja sekos, tad kāds izvērtējums, tas ir tas, kas cilvēkus visvairāk interesē. Jā, paldies, un paldies, jāsaka, pirmkārt jau projektu vadītājiem, kas patiešām ļoti īsā laikā daudz ļoti optimāli izskaidroja būtiskāko rezultātu, un tieši tāpēc man prieks, ka ir šie praktiskie, jāsaka, jautājumi par materiāliem, par to, kā tieši darbojas šis konkrētais rīks vai metode. Bet varbūt tādi kopsacinājumi. Pirmkārt, man prieks par ļoti optimistisko ministriju redzējumu, bet teikšu varbūt drusku kritiskāk, tieši tāpēc, ka pati esmu zinātniece un to droši vien atļaušos. Tad tā pirmā lieta, šis ir ļoti labs veids, kā patiešām savest kopā politikas veidotājus ar ļoti praktiskiem pētījumu veicējiem. Bet tas, ko es pati manīju, un es patiešām ļoti intensīvi sadarbojos ar Alīsas Tīfentāles šo te darba grupu, tas, ka ļoti daudz pētījumu seko jau kā sekas, bet nevis iedot šo te, jāsaka, rekomendāciju vai atskaites punktu zinātnisku, kad man jāpieņem lēmums. Es minēšu konkrētus piemērus. Attālinātās mācības ir definētas likumā sākot ar augusta vidu. Grupas nodevumu mēs saņemam tikai decembra beigās. Kursus digitālajai pratībai pa līmeņiem, pa priekšmetu jomām mēs organizējam augustā, ieteikumus saņemam decembrī. Ja? Tad te ir tā lieta, ka tas ir tilts, kā lietas ir jādara. Tieši tāpēc uzsvēru, ka šim visam ir jābūt matricā, IT rīkā, pieejamā platformā, un paldies tiešām Rīgas Stradiņu universitātei, kur mēs redzam, ka ir šie 3 brīvpieejas rīki, kas jau pilnīgi savādākā kapacitātē tālāk ļauj rīkoties. Ja? Un tā ir tā viena lieta. Šis ir labs mēģinājums, kā beidzot savest politikas veidotājus ar, jāsaka, praktiķiem. Un kur ir tā problēma? Mēs arī šobrīd dzirdam, ka sabiedrība īsti apmierināta ar pieņemtajiem lēmumiem nav. Kādēļ viņi nav apmierināti? Tādēļ, ka datu bāzes, konkrētie priekšlikumi, elementāri portretējums tam, kas visbiežāk un kādos apstākļos saslimst ar COVID-19, mums nav priekšplānā. Mēs to nevaram pateikt. Mēs ļoti bieži balstāmies uz papildus rīkiem, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija nepārtraukti monitorē visas, jāsaka, 700 vispār izglītojošās iestādes, visu laiku saņemam ekspresa intervijas un uz šiem datiem paši tos analizējot, mēģinam veidot tālāko turpmāko politiku. Tad šai sadarbībai ir jābūt vēl elastīgākai, visu laiku balstītai lielajos datos, un tieši tāpēc mums ir ļoti svarīga šī digitālā pratība, kur principā pilnīgi katrā ministrijā ir arī šis analītiskais aprāts, kas tālāk šos datus, jāsaka, jau pārvērš gatavos lēmumos. Tā ir tā pirmā lieta. Tā otrā lieta, ko es patiešām arī veicināšu, un īpaši es daudz dzirdēju medicīnas jomā un arī šai IT jomā prototipu izstrādes, un teikšu uzreiz, ka šim gadam jau ir iezīmēts šis finansējums, kas ir saistīts ar šo projektu komercializēšanas idejām un arī ar valsts pētījumu veiksmīgāko, jāsaka, iestrādņu turpināšanu. Tā ka šajā gadā šis finansējums jau ir un projekti noteikti turpinās. Vēl viena lieta, kas ir fundamentāla, tad pagājušajā gadā ir panākts finansējums, kas principā pavērš ne tikai iespēju turpināt pētījumus, bet
atbalstīt Latvijā dažādās nozarēs patiešām ļoti spēcīgus vadošos pētniekus un profesors, kas ir jau pasaules līmeņa, viņiem veidojot iestrādes jauniem projektiem, jauniem pētījumiem un tādā veidā dibinot gan šīs starptautiskās komandas, gan iesaistot labākos un spējīgākos Latvijā. Un kas šai projektā bija redzams ļoti labi, starpdisciplinaritāte un daudzu institūciju kopīga sadarbība. Un man tā šķiet, ka tā ir atkal ļoti laba platforma, lai mainītu sabiedrībā iesēdušos stereotipu un mītu par to, ka projekts, kas tad ir projekts? Naudas apsaimniekošana, naudas, jāsaka, apgūšana. Un šis bija ļoti labs veids, lai parādītu, ka nauda nevis tiek apgūta, bet nauda tiek izmantot praktiskām, lietderīgām, zinātnu un nozari attīstošām lietām. Tāpēc šim gadam finansējums ir rasts. Mēs noteikti gaidām uz pamata noslēguma darbiem, jo, kā jau minēju, 7 projektiem ir pagarinājums, lai iesniegtu savus nodevumus. Un gan pētniekiem iesaku, gan arī pat, cik varēšu, un citu ministriju pārstāvis ļoti ceru, sekos tam, ka prototipi, kas ir izstrādāti, un arī rīki, kas ir izveidoti, sāk praktiski darboties. Vai jūs piekrītat tam, ka vajadzētu vēl un vēl stāstīt cilvēkiem, sabiedrībai par to, kas ir izdarīts, kur tā nauda ir aizgājusi, kāds labums būs no tā, ko zinātnieki ir paveikuši, jo to kopējo atmosfēru mēs varam tikai šādā veidā, man liekas, ietekmēt. Neapšaubām, tas arī ir solis, lai izglītotu sabiedrību un lai mēs patiešām pārietu uz šo te, jāsaka, gan zināšanu sabiedrību, gan pilnveidoto mācību saturu, gan to, ko mēs saprotam ar aprites ekonomiku un, protams, uz inovāciju kā tādu. Un tāpēc bija tāda piebilde, man šķiet, ka lauksaimnieku pārstāvs to teica, ka ja visi lauksaimnieki to izlasītu, tad viņi apmēram to zinātu. Nu, te ir vēl viena lieta, par ko ir jādomā komunikatoriem, pat ne pašiem pētniekiem, bet tieši iesaistīto institūciju komunikatoriem. Kā šo pētījumu, šo konkrēto inovāciju, rīku, metodi padarīt populāru zinātnisku un piedāvāt tieši tai nozarei, tieši tai mērķa auditorijai, ar kur strādā. Tad, piedodiet arī man tajā brīdī, kad atsūta, saka, izlasiet, te ir pētījums uz apmēram 300 lapām, jūs noteikti iegūsiet ierosmi. Es saprotu, ka es to varu izlasīt, bet ja man ir lēmums jāpieņem 24 stundu laikā, tad principā tas nedarbojas. Un līdzīgi ir ar daudzām nozarēm. Mēs redzam, ka informācija gadsimtā un tehnoloģija gadsimtā dzīvojot, tas dzīves temps ir nežēlīgi ātrs. Tas nozīmē vizuāls, ļoti uzskatāms un mērķēts sarunas bloks ar konkrēto adresātu, pētnieku iešana auditorijā un, jāsaka, tieši šī te arī specifikas skaidrošana, tas viss ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Jā, dažādos formātos, ne varbūt pat tik, jāsaka, saīsinātā laikā, bet mērķēt uz konkrētu adresātu noteikti. Paldies, ministrs kundze. Paldies! Man ir jāsaka milzīgs paldies visiem iesaistītajiem, visiem runātājiem šodien un tāpat visiem, kas uzdeva jautājumus slido.com. Es apsolu, ka lielāko daļu no šiem jautājumiem mēģināsim atbildēt, adresēsim viņus attiecīgajiem speciālistiem un tad Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā tam kopsavilkumam vajadzētu būt pēc kāda laika. Es nevaru apsolīt, ka tiks atbildēts uz jautājumu, kad šitas viss vienreiz beigsies. Diez vai tas tik ātri tā varētu tikt atbildēts, bet es ļoti ceru, ka šādas tiešsaistes diskusijas, kurās sabiedrībai tiek skaidrots tas, ko dara Latvijas zinātnieki, ka tādas būs vēl, un gan jau būs labi. Liels paldies! Šodien mēs šo pasākumu slēdzam.